Liepājas ūdens ikdienas no visas pilsētas savāc notekūdeņus, kas nonāk attīrīšanas iekārtās, kur tos attīra un jau vidē nekaitīgs atdod atpakaļ dabai. Lai tas varētu notikt, notekūdeņus gan mehāniski, gan bioloģiski attīra. Tieši šīs aktīvās dūņas it kā izēd ārā nektīrums no notekūdens, un viņš paliek tīrs. Un mūsu attīrīšanās, bioloģisko attīrīšanu veido 3 dažādi posmi. Pirmais ir anaerobais, kas ir izveidots tieši organiskā fosfora atdalīšanai no notekūdeņiem attīrīšanai. Un nākošās 2 daļas, tās, ko mēs tieši šeit redzam, šī ir anoksā daļa, kas ir bezskābekļa daļa, kur notiek tikai dūņu maisīšana. Tas ir speciāli tādi apstākļi. Tās ir tās baktērijas, kas no nitrātiem pārveido slāpekļu gāzē, kas iziet gaisā, un līdz ar to ūdens atbrīvojās no slāpekļa. Pēc tam vēl seko pat it kā galvenā attīrīšana daļa, aeroba attīrīšana, kur tiek padots gaiss, un tur tieši notiek visi galvenie bioloģisko savienojumu noārdīšanas procesi. Bioloģiskās attīrīšanas procesā izmantotās aktīvās dūņas ne tikai elpo un ēd, bet arī vairojas. Līdz ar to veidojas dūņu pārpalikums, un uzņēmumam bija jādomā, ko ar to iesākt. Liepājas ūdens, izskatot iespējas gan no praktiskā, gan no finansiālā viedokļa, par piemērotāko dūņu apstrādes veidu atzina kompostēšanu. Attīrīšanas procesā rodās liekās dūņas, un mums kaut kur jāliek tās liekās dūņas. Tad mēs nopumpējām no procesa nost, un ar sausnes saturu kaut kur pie 23% jau sākam pievienot arī pildmateriālu. Tas ir koku lapas, zāli, graudus un kūdru. Un tad visu šo sastāvu liekam arī stirpās un maisam. Kompostēšana ir bioloģisks organiskās vielas noārdīšanās process, kas notiek skābekļa klātbūtnē. Komposta izgatavošanai nepieciešami ir silti laika apstākļi, tādēļ tam ir sezonāls raksturs no maija līdz oktobrim. Sasniedzam temperatūru jau pie 70 grādiem, kad samazinās kolī baktērijas skaits, iet bojā salmonellozes un citu patogēnu mikroorganismu. Eiropas Savienības projektu ūdens saimniecības attīstība Liepājā 2. kārtas ietvaros 2007. gadā izveidoja jaunu 1000 kvadrātmetru lielu dūņu apstrādes lauku ar ūdens necaurlaidīgu segumu un uzlaboja dūņu pārstrādes tehnoloģiju. Komposts ir labs mēslojums. Tur ir apmēram 2% fosfors, 3% slāpeklis, pie 50% organika. Tas būtu, ja stādās priekšā 1 tonnā, tas būtu 20 kg fosforu, 30 kg slāpekļu. Tas līdzinās kaut kur minerālu mēsliem. Un minerāli vēl ir ļoti daudz organikas, kas minerālu mēslos atkal nav. Kompostu iecienījuši mazdārziņu īpašnieki, bet to var izmantot gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā, gan labiekārtošanas darbos. Kaut gan pirmā momentā tas var šķist visai dīvaini. To, kas ir pilsētas netīrumi, notekūdeņi, viņas jau tā kā bioloģiskā veidā caur sevi jau ir pārstrādājuši. Tā kā tie jau vairs nav kā tādi netīrumi, bet viņi jau ir bioloģiski vienu posmu izgājuši. Un savukārt kompostēšana, tas ir atkal cita apstākļa un nākošais posms. Tā kā, principā, tas komposts, ko mēs iegūstam, jau ir it kā 2 bioloģiskos posmus izgājis cauri. Kā tādus bioloģiskos apeļus, varētu teikt. Klāt stādīšanas laiks, kad aktīvākie iedzīvotāji sāk apstrādāt savus mazdārziņus, stāda dažādus dārziņus un ogas, bet, lai tie labāk augtu, nepieciešams labs mēslojums, un te lieti noder Liepājas ūdens piedāvātais komposts. Interesanti, ka komposts aizkavē un pat nepieļauj nezāļu augšanu. Komposts tomēr ir tāds ļoti organiski. Tās nav minerāla vielas, kuras tikai dod atsevišķus minerālus klāt, bet tas ir bioloģiski aktīvs maisījums, kas arī ar organiskām daļām uzlabo augsni, ko nekad nedos minerālu mēslu kā tādu. Par to, ka komposts ir vidē draudzīgs, vislabāk apliecina sliekas, kas iecienījušas gatavā komposta kaudzes un tur ierīkojušas savas mājvietas.